Pats svarīgākais ar suni strādājot, jāsaprot mērķis, kādu es gribu no tā suņa, ja? Galvenokārt. Finālais rezultāts, ja? Kā līdz tam aiziet, atrast pareizu suņu skolu. Lai suns būtu droši apkārtējiem, pats pirmais, pats svarīgākais ir suņa socializācija. Ja mēs to darām pareizi, vienīgais garants, ka mums būs vairāk vai mazāk adekvāts suns sabiedrībā. Ja suns uzbruk dzīvniekam, tā ir administratīvā lieta. Ja suns uzbruks cilvēkam, tad tā ir krimināla lieta 100%. Dzīvniekam ir obligāta trakumsērgas vakcinācija, ko veic no 12 nedēļu vecuma. Citas vakcinācijas nav obligātas, bet no veterinārās puses rekomendējams, un tā ir saimnieka izvēle, vai tās vakcinācijas veikt. Mikročipēšana ir obligāta. Čips nozīmē to, ka jūsu dzīvnieks ir apzīmēts ar mikroshēmu, un šis čips nav attālināti nolasāms vai izsekojams, bet pēc fakta, ja dzīvnieks kaut kur noklīst, tad var noskaidrot dzīvnieku piederību un atgriezt to saimniekam. Ja dzīvnieks nav mikročipēts, tad pēc noteikumiem vai pašvaldības saistošiem dzīvniekam ir jādodās uz līguma patvērsmi, kur viņš tālāk tiek meklēts tas īstais saimnieks. Ja suns sakož cilvēku, vajadzētu izsaukt pašvaldības policiju, lai fiksē šo faktu, pašiem doties uz medicīnas iestādi, kur jūs apskatīs arī ārsts. Tālāk viss ir atkarīgs no tā, vai šis dzīvnieks, kas jūs sakoda, ir vai nav bijis vakcinēts pret trakumsērgu. Ja nav bijis vakcinēts pret trakumsērgu, jums pašiem būs jāveic vairākas reizes šī trakumsērgas vakcinācija kā cilvēkam, kurš ir bijis sakosts. Un dzīvnieku īpašniekam, kurš nav savu dzīvnieku saulaicīgi vakcinējis, tas nozīmēs to, ka vai nu dzīvnieks tiek karantinēts, vai nu dzīvnieks tiek piespiedu vakcinēts, vai nu dzīvnieks ir jāeitenizē, lai uz laboratoriju nosūtītu dzīvnieku galvas smadzenes, jo tas ir vienīgais veids, kā pārbaudīt, vai dzīvnieks ir slims ar šo trakumsērgas vīrusu. Suni vedot pastaigā, suns vienmēr ir jāved pie pavads, lai izvairītos no bīstamām situācijām. Noteikumi sargā mūs visus.